Klau vienu pašu šādās pozīcijās. Orsta šeit uzsoda mētiens, jā. Karls Pilbergs pārkāp noteikums pret Ralfu. Sevi ierasti lēnām manierē, nesteidzoties. Daudz mājkustības. Augstcenīgi cenšas nospēlēt Orsta. Šoreiz pieviļ izpildījums, bet viņu glābi Namļīnskis. Un vēlreiz Namļīnskis. Bliska. Noteikti divi ļoti vērtīgi spēlētāji. Vārtu pārliknes pēc Valtera Lūsta. Arī izdodās atgūt bumbiņu pretinieku laukuma pusē. Orsta jau otro reizi šajā spēlē uzdāvina, gribās teikt, vārtu konstrukciju. Vienreiz, otro reizi pēc Degina metiena. Pēdējā minūte sākusies pirmajā trešdaļā. Vēlreiz Degins. Jau cēla Kārlis kā rokas augšā. Levalds kļūdās. Ķeirāns vārtī. Atrod iespēju aizskriet pret uz Spilbergu. Kārlis uzreiz centās bumbiņu nogādāt uz vārtu priekšu. Tagad neizgāja cauri. Tagad vairākas individuālas darbības. Pēc tam kļūda piespēlē. Jansons Barusam. Endijs met pa vārtiem. Labi vadījums Aizupietim. Jau labi bija Jurģis. Noskatījis tālāko situāciju. Un tagad viņš met pa vārtiem un trāpa. Vārtu tuvoja augšējā stūrī. Pirms tam neizdevās precīzi piespēlēja vienreiz. Zaudēja otros vārds. Ir šis pats virknējums. Šoreiz Millers ar bumbiņu, nevis Levāts. Tagad Levāts saņem labu piespēli uz vārtu priekšu tur Liepiņam. No vairākumā Mātīs ir izdarījis. Laikam jau droši varam teikt, ka visai nesekmīgi, ja reiz bumbiņu nav vārtos. Tagad Barusam laba pozīcija. Endijs met bumbiņu pa vārtu stabu. Trāpa pēc tam no tuvas distants. Magons to atvairīja, pats nedaudz pazaudēja bumbiņu. Neredzēja, kur tā ir. Līdz ar to pirmais pie tās bija Barus. Endijs tagad saķer. 5 laukuma spēlētāji. Ķekoja, bet bumbiņu Blūmfelds met pa vārtiem, viņš iemet. Skats, kā mazākumā gūti vārti. Klestrovs spēlēs ar Jansonu. Daudz piespēles savā starpā. Atrod Kalnieti bumbiņu vārtos. Endijs Klestrovs atrod skaisti viņā Kalnieti. Millers čeļ pa bumbiņu, bet netrāpa to. Svens Balodis nodrieb. Jā, tieši Reins kļūdījās. Otrās trešdaļas vidū spēlēs kāds kā vairāk. Arī tagad pārtur bumbiņu. Aizpietim gan neizdodās tas pats, kas izdevās Blūmfeldam. Atņemt un gūt vārtus. Spēja atgriezties labi jau Jūriņas aizsardzībā. Tomēr netika labi, lai viss būtu kārtībā, jo pacelta. Klestrovs. Vēlreiz uz Kalnietu un vēlreiz bumbiņa vārtos. Atkal no Blūmfelds. Bumbiņa vārtos sniegs Blūmfelds ar individuālajām prasmēm līdzīgi kā otrajā vārtā. Aizsargiem nav īsti šīs piespēļu opcijas. Vismaz ļoti daudz. Šemberga metiens un viens vārds taps, ja nemaldos, pēc tam arī otrs vārds. Izdosies rādīt labāku sniegumu. Ernāts Andris Pīlups. Šoreiz gan nesprat uz kuru no saviem spēlētājiem. Spilbergs ar vienu roku cenšas pārspēt. Eglīts. Cīņā pret Zāravu. Paši noraidījās vairākuma laikā. Aizupiets. Millers čeļ. Un šoreiz bija divas iespējas otrajā trešajā spēlē. Skats, ka vairākumas realizē. Tiltiņš netiek līdz mētienam. Pietiekam Naski. Laba pozīcija Deginam. Tuvojamies izšķirošajiem notikumiem šajā spēlē. Degins labi aizsardzībā ar nulli un skaists vārtu guvums. Laba darbība! Šādi darīt noteikti pat ir ļoti ieteicams. Ja reiz tiesnesis ir noslūps, kāpēc tu nevarētu viņu uzslavēt, ka viņš labi ir pamanījis. Blūmfelds pēc trešā. Nav noteikuma pārkāp. Millers ar Tiltiņu. Tiltiņš. Skaista piespēle uz Valteru Lapiņu. Karls Degins. Ātrs, spēcīgs. Par to šaubu nav nevienam. Un Patriks Bliska. Gūs savu spīru. Levalds. Laba pozīcija. Maguns paliek vārtos. Kļūdās Melgailis piespēlē.
Un vēl viena dāvana. Vārtu priekš bumbiņu dzen. Tiltiņš, atkal dāvana. Un šoreiz atsaiņo. Šoreiz to atsaiņo. Lapiņš, hat-triks! Trešie vārti Valtera. Netiek fiksēts noteikuma pārkāpums. Lapiņš, vārti! Tikai 16 sekundes vajadzīgas.